Mīļākais gada laiks? Vasara. Man ir. Tev ir? Man ir. Tev. Man ir vasara. Okay, man ir mīļākais gada laiks vasara. Ko? Kas? Ļoti labs, ļoti labi. Nu, tad ir mīļākais gada laiks vasara. Tā, ļoti labi. Par līdzdalību tagad kaut ko. Līdzdalības svarīgākā lieta ir, svarīgākais elements. Cilvēki. Un priekš manis līdzdalība ir? Man līdzdalība ir komunikācijas forma. Paldies, Laura. Paldies, Laura. Paldies, ka tu esi pievienojies arī tu SLV līdzdalības sarunām. Un jā, šodien mēs ar tevi gribam runāt par līdzdalību, arī gan par tavām līdzdalības pieredzēm, gan vispār, ko tu kopumā domā. Varbūt tu vari ieskicēt, kas ir tās tavas pamat līdzdalības pieredzes, kāpēc tu vispār piekriti tādai sarunai un kādēļ tu uzskati, ka arī tev ir daļa pie līdzdalības jautājumiem? Zin kā, man šķiet, ka ja cilvēks ir pavadījis 10 vai vairāk gadus kaut kādā veidā NVO sektorā, tad viņš kaut kādā veidā ir bijis vai no sabiedrības, vai kādas grupas, vai kaut kāda plašāka jautājuma darbinātājs, vai tas, kurš, vai zobrats, ja, vai kaut kas tāds. Ja, līdz ar to ļoti labs jautājums, jo tad, kad jūs atrakstījāt, es domāju, kas šis ir, un es jau sagatavojos stāstīt par bērnu skolu, tāpēc, man liekas, ka bērnu skolā ir ļoti labi, superīgi līdzdalības piemēri un projekti. Bet tad, pāris naktis pavadot tādos sapņos un atmiņās, tad saprotu, ka īstenībā jau ir bijuši pietiekami daudz, vienkārši tu neesi to noformulējis. Tev neviens nav palīdzējis to ielikt tajā kastītē, kur tas iederās. Un tā kā paldies jums. Nav par ko, ļoti cenšamies, protams. Jā, viena no tavām cepurēm, kad es nezinu, vai tas arī bija tavos sapņos, kad tu domāji par līdzdalību, viena no tavām cepurēm mēs zinām, ka ir biedrība tēvi, kas ir tieši saistīta ar līdzdalību noteikti arī. Varbūt tu vari paraksturot vispār, jo man liekas, ka tā nav tāda ļoti, ļoti tipiska biedrība, varbūt, ja skatās sabiedrībā. Varbūt paraksturot, kādēļ vispār šāda biedrība tapus un kas ir tā tava loma un tava motivācija piedalīties tajā procesā? Jā, biedrībā tēvi. Es šobrīd esmu jau 7 gadus. Īstenībā, droši vien tas mans starts viņā bija tieši tādas aktīvās līdzdalības lieta, jo viņi mani nepazina, bet es biju tapis par tēvu pirms kaut kāda brīža. Jā, un tad lietas sastājās tā, ka es sapratu, ka man kaut ko gribas darīt šajā, jo man nav bijis tā labā tēva piemēra. Un tam līdzīgi tādas kaut kādas klišejas, varbūt, vai mūsu tās sabiedrības tāds bieži pamatu uzstādījums. Un tad es gāju un es teicu, es esmu gatavs līdzdarboties, kur man ir kaut kāda idejas, ir kaut kādas prasmes, un tā, es esmu gatavs darboties, darīties. Un tā arī es tur esmu palicis un ar tādiem tiešām ļoti lielām augšām un lejām, gan kā organizācijai, gan personiski, gan viss kaut kas cauri ir izgājis. Bet tagad kā reizi mēs domājam par tādu, ka ir tieši biedrībai vajadzīgs nākamais uzrāviens tieši, kā tu vaicā, ar tādu lielāku biedru vai cilvēku vai vīriešu iesaisti ne tikai kā tiem, kas saņem, bet tiem, kas arī dod. Un tur mēs kā reizi šobrīd esam to karti apmēram uzzīmējuši, kā tam vajadzētu būt. Kas tur ir ar tiem tēviem? Mums katram ir tas tēvs, un viss vienmēr mēs ļoti reti nāks dzirdēt. Man bija ļoti labs piemērs, vismaz Latvijas vidē.
Un man personīgi ļoti liels prieks par šo biedrību, bet varbūt, ka tu vari ieskicēt, jā, kas tas ir, kas tur ir ar tiem tēviem, kas tur ir ar to līdzdalību, jo kā reiz mums iepriekš bija saruna ar kādu mākslinieci, kura tieši ieskicēja līdzdalības tādu nozīmi ģimenē. Kāpēc kāds līdzdarbojās, kāpēc kāds apvainojās, kāpēc kāds uzņemās iniciatīvu, kurā brīdī kāds izslēdzās, lai citi varētu līdzdarboties. Un patiesībā līdz šim kaut kā pat nebijām tā pieskarušies tādai tēmai kā līdzdalība ģimenē. Man liekas, ka šeit jūsu tajā tādā informācijā, publiskajā telpā tieši šis ir tas, par ko jūs runājat. Gan ģimenē, līdzdalība ģimenē, sabiedrībā, bērnu audzināšana un tā tālāk. Varbūt, jā. Redz, un tas mazliet arī pie pirmā jautājuma atved, kā sākās biedrība. Un biedrība sākās no tā, ka Dardedzē bija kampaņa par to, ka būt tēvam tā ir māksla. Tas bija jau pirms 8-9 gadiem. Un tad no šīs kampaņas izveidojās principā biedrība, jo reklāmas aģentūra, kas taisīja to kampaņu, saprata, ka šitā ir tēma, kuru nevar atstāt vienkārši tā, un tā kā Dardedzē tas bija tikai viens no projektiem, tad radās biedrība, nosākuma nodibinājums pēc tam biedrība. Un biedrība kā tādu savu darbības pamatu izvēlējās sākt ar datiem, sākt ar pētījumiem. Un tā nu biedrībai šobrīd ir 2 pētījumi, un šobrīd ir pilnīgi skaidri izlēmts, ka ir vajadzīgs 3. pētījums, jo laiks ir mazliet aiztecējis, bet tas pirmais pētījums bija par to, kāda ir tēva loma ģimenē. Ja? Un tas, kas tika secināts, ka tēvi ir tādi, mūsu tajā kultūrā, tas kā tiek uztverts, pieņemts, ka tādi brīvie radikāļi, ka ļoti bieži tās ģimenes kodols ir mamma un bērns vai bērni, un tēti ir tādi labākajā gadījumā labi palīgi, ja, kuriem var uzticēt kaut kādus darbiņus. Un caur šo skatoties, tad biedrības tas viens no pamatu uzstādījumiem ir bijis un ir, ka mums tos tētus vajag dabūt iekšā, ka viņi līdzdarbojas un attiecīgi tas, kas bērnam ir vajadzīgs un ģimenē ir vajadzīgs, ka tētis ir klātesošs, ka tētis ir līdzdalīgs visos procesos un tādā ziņā, akurāt ar to mēs arī nodarbojamies. Bet mēs tikko, es braucu un par to spriedām, šī ir pilnīgi tāda svaiga tēze, bet iespējams, ka sabiedrība arī novērota. Tas otrais pētījums mums savukārt bija par šķirtajiem tēviem. Un par to, kas notiek, tad, kad vīrieši šķirās, un tā prizma vairāk bija tieši par to, kā viņi kļūst par brīvdienu tētiem un tā. Bet tas, par ko mēs tagad sākām spriest un domāt, un kas ir tāda interesanta tendence, mēs redzam, ka pēdējos, kopš ir tās kampaņas, kopš ir tēvu diena, mamām un tētiem iesākuši svinēt un tam līdzīgi, tēti ir kaut cik iemācījušies būt labi tēti, kas ir baigi forši. Bet tas otrais pētījums par to šķiršanos savukārt joprojām ir šausmīgi aktuāls. Jo tēti ir iemācījušies būt labi tēti, un to pat atzīst tagad jau ļoti daudz mammas, ja? Bet tēti joprojām mācās būt labi partneri. Un tāpēc tās ģimenes tomēr nesaturas kopā līdz galam. Un to mēs šobrīd esam pamanījuši, ieraudzījuši kā tādu lielāku tēmu, kuru mēs šobrīd sākam formēt. Un man tagad ir iespēja arī viņu tā publiski domājot, verbalizēt, ka ir jāsāk runāt un domāt daudz intensīvāk par to, kā vīriešiem palīdzēt būt arī klātesošiem partneriem, lai tās partnerattiecības noturētos kopā un tās ģimenes mums statistikā tomēr paliktu vairāk kopā nekā šķirtos. Jā, vīrietis un līdzdalība. Brīžam liekas, ka tas ir cietais rieksts. Tas ir cietais rieksts. Jo tas ir arī tas, ko mēs redzam, ka pat ļoti tiešām iesaistīti tēti, tad tajās brīžos, kad viņi nonāk krīzē, viņiem ir ļoti grūti iesaistīties, ļoti grūti iet pēc palīdzības, ļoti grūti verbalizēt vai
formulēt savas vajadzības. Ja? Un, tur tad ir vajadzīgs tas iedrošinājums, ko kāds tas batuts vai zāliens, kur viņiem nosēsties tajā brīdī, kad, un saprast, ka, Džeki, mēs neesam vieni. Mēs neesam vieni, un vīrietim ir ļoti grūti atzīt un pieņemt un saprast, ka man nav ar visu jātiek galā, jo ļoti bieži tie izaicinājumi ir pārāk smagi, un par to savukārt nevairs mūsu statistika, bet centrālā statistikas pārvaldes statistika rāda par vīriešu pašnāvību skaitu, slimībām un vēl. Ja? Tas, teiksim, un tā ir ļoti interesanta tēma, liela tēma, kad, ja mēs gribētu skatīties no datiem un runāt par to, kas ir jādod vīriešiem, mums ir fantastiski dati, lai tur, kur visur atbalsta, palīdz, mēģina runāt ar vīriešiem, tai naudai būtu vienkārši jākrīt virsū. Jo vīrieši mūsu sabiedrībā, lai cik viņi būtu stipri, un viņi ļoti bieži ir stipri kā klintis, un tad brūk nost vai kā tie staltākie ozoli krīt, bet viņus atbalstīt arī sabiedrībai ļoti bieži liekas zem sabiedrības goda, jo vīrietim taču ar visu ir jātiek galā pašam. Šī ir ļoti interesanta tēma, un tas jautājums droši vien ir par to, vai mēs šobrīd neesam, vai vispār par to runā, vai vispār mēs tā kā vispār redzam, ka, teiksim, arī vīrieši, pieņemsim arī tajā skaitā līdzdalībā, ja? Es tā kā diezgan ilgi esmu šajās tēmās, es esmu dzirdējis burtiski, nezinu, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms kaut kādas procesas momentus, kad vispār šis jautājums tiktu pacelts, ja? Un kā tu to jūti, vai kaut kas mainās uz labu? Un patiesībā, kas mums varbūt ir tie praktiskie soļi, kas tad mums visiem kopā ir jādara? Vai tomēr, teiksim, tas, par ko tu runā, faktiski ir tāda margināla kustība, kas mēģina vienkārši izdarīt kaut ko, bet tas nav tāds saucamais mainstreams, ja kā mēs tagad sakam? Jā, tas ir labs jautājums, jo es domāju, mainstreamā šī vispār ir tēma zem radara. Ir vienkārši problemātiski džeki, vai džeku nav, un kas ar viņiem notiek, kāpēc ar viņiem notiek. Mums ir tādas tiranozauru rociņas pa īsu, lai viņu sagrābtu un saprastu. Bet tādas labas iniciatīvas, viņas jau sākas no mazām kustībām vai no kaut kādām, no kaut kā, kur ir kaut kāda aktivitāte. Un tiešām, mūsu darbība, mamām un tētiem darbība ir panākusi to, ka mēs varam tiešām gan emocionāli, gan skatoties vienkārši parkā, gan skatoties datos, runāt par to, ka 10 gadu laikā vīrieši kā tēvi ir kļuvuši iesaistītāki ģimenē, atbildībās, bērnu audzināšanā un tam līdzīgi. Un tas nav tik ilgs laiks. Ja? Tas nav, tur, ja mēs skatāmies Ziemeļvalstīs, principā, visi tie procesi ir 20 un 25 gadu procesi. Ja? Mēs esam iekustinājuši to, ka tā ir norma, ka vīrietis ir ar ratiņiem tur parkā uz ielas, ka viņi tur iet pie ārstiem un tam līdzīgi. Tas ir. Un ja tas iekustās, tad droši vien tajā brīdī, kad mēs vairāk un intensīvāk un vairāki kopā un dažādās varbūt toņkārtās sākam runāt par tām nākamajām problēmām vai izaicinājumiem vai lielajiem jautājumiem, kas mums jārisina šajā te vīriešu tēvu aspektā, tur arī būs rezultāti. Kā tev, Laura, šķiet, mēs tikai runājam par to, ka sieviete un bērns un tad vīrietis iesaistās un līdzdarbojās. Un, protams, ka sievietēm bērnam uzreiz ir foršāk, labāk un patīkamāk. Bet ko pats tas vīrietis iegūst, esot, piemēram, labs tēvs izklausās, varbūt pārāk kastītē, ja? Bet tā kā ceļā uz, vai mēs visi esam ceļā uz. Ja? Bet, piemēram, kā tev šķiet, ko pats vīrietis iegūst, esot līdzdalīgs bērnu audzināšanā vai esot līdzdalīgs, kļūstot, piemēram, par labu partneri? Ja? Kā tev šķiet, jo viens ir, protams, viņš kalpo šādā veidā, viņš varētu teikt, kalpo savam bērnam, savai tur partnerei, ja? Bet ko tad viņš reāli pats no tā iegūst? Vajadzētu jau kaut kādu...
tie pasaules pētījumi diezgan skaidri rāda, ka vīrietis iegūst visās dzīves sfērās. Viņš kļūst produktīvāks darbā. Tad, kad viņš ir iesaistītāks, tad viņš izjūt lielāku atbildību. Protams, tā atbildība ir ar savu ēnas pusi. Tā atbildība, kā es jau iepriekš teicu, viņa var būt pa smagu un pa lielu. Bet kopumā viņš kļūst produktīvās darbā, viņa veselība uzlabojas, jo viņš sāk rūpēties gan nepastarpināti par savu veselību, gan arī viņš vienkārši ir vairāk iesaistīts visās aktivitātēs, kur bērni un ģimene ir iesaistīti. Un vienkārši rūpējas vairāk. Vīriešiem vieglāk ir atteikties no kaitīgiem ieradumiem, ja viņiem tādi ir, tad, kad viņi ir klātesoši un līdzdalīgi ģimenē. Kādi sociālie aspekti, arī psiholoģiskie, protams, iet uz augšu. Tā kā būt iesaistītam, būt tādam, kuru interesē, ir benefitējuši primāri vīrietim un pēc tam jau tam lokam, ap kuru, kas ir ap viņu. Jā. Bet vispār, cik labi, ka to kāds pasaka skaļi, vai ne? Jā. Man liekas, ka tas ir arī ļoti svarīgi, jā, jo tieši tā, ka tu teici, mēs nonākam kaut kādos tādos apļos, ka mums tās īsās rociņas jau un vairs vispār tā kā nelīdz šitiem jautājumiem. Es tev piedāvāšu, es zinu, ka tu esi arī saistīts ar izglītības nozari, es tev piedāvāšu 2 tēzes, kuras tad attiecīgi vai apstiprina, vai noliedz, vai vispār saka, ka tas ir pilnīgas kaut kādas muļķības, bet 2 tēzes. Pirmā tēze ir vispār skolu uzbūve šobrīd mūsdienās ir principā balstīta, un visu mācību procesu ir balstīta primāri uz meiteņu vajadzībām. Un, attiecīgi, jaunie vīrieši, zēni tur paliek kaut kur atkal kaut kādā tādā mazliet ēnas pusē. Tā ir viena tēze. Paralēls valkot, ka arī līdzdalības procesi, kā mēs to šobrīd esam izveidojuši, uzdizainējuši, patiesībā arī ir veidoti tā, ka vīriešiem viņi nav tik saistoši un tik interesanti. Ja? Es tā ļoti maigi tagad saku visu to, mēs varētu arī lietot skarbākus vārdus, bet vai tu piekrīti šīm tēzēm, gan pirmai, gan otrai, un kā tev liekas vispār, vai mēs kaut kā varētu to problemātiku tomēr arī risināt tīri praktiskā veidā? Tad, kad mēs runājam par puišiem un meitenēm un viņu vajadzībām, tad īstenībā ir vieglāk runāt par to, ka kaut kas nav pareizi. Tur tai sistēmā, jo viņa ir uzbūvēta tā pirmšķietami, viņu ir būvējušas, vai viņi precīzāk turas uz sieviešu kauliem un asinīm, ja, kopš vismaz 2. pasaules kara, ne tikai Latvijā, zinām apsvērumu dēļ. Un tas vienkārši ir tāds fakts. Bet otra lieta, par kuru mēs daudz mazāk runājam, un tā nav vairs par vīriešiem, bet tā ir tieši par sievietēm, ka arī ir pietiekami liels procents īpatsvars meiteņu, kurām ir arī izaicinājumi ļoti līdzīgi kā tiem puikām. Bet tas, ka meitenes tiešām no pašajiem pirmajiem dzīves gadiem labāk iemācas socializēties, labāk maskēt kaut kādas lietas, apzināties bišķu labāk kaut kādas emocijas vai nokompensēt drīzāk. Neobligāti apzināties. To sarunu, manuprāt, īpaši es tā iedomājos, kuras esmu dzirdējis šīs tēzes, vairāk manā izjūtā padara bieži vien vairāk tādu ideoloģiskāku, kur mēs vienkārši gribam pateikt, ka tā sistēma laba, tā slikta, nekā skatāmies kopumā uz to cilvēku un viņa vajadzībām. Jo tad, kad puikas var iesaistīties tajā dizainā, kurš ir vienkārši paredzēts viņa vecuma atbalstošiem bērniem, tad viņi iesaistās. Un tas atved mani pie tā, ar ko es iesāku, par to domu par mana bērna skolu. Manuprāt, mana bērna skola ir lielisks piemērs, kur mēs te dizainējam puikām vai meitenēm, nav par ko ir stāsts. Mēs dizainējam cilvēkiem. Mēs domājam par procesiem tā, lai visi cilvēki iesaistītos. Un tad es tur redzu tīri dabā,
ka iesaistas gan puikas, gan meitenes, iniciatīvu uzņemas gan puikas, gan meitenes, ja, mācās daudzveidīgi un daudzveidīgi pauž savas mācīšanās vajadzības, un viņas arī tiek saredzēts un apmierināts gan puikas, gan meitenes. Ja. Tas, ka jā, mēs varam runāt par to, ka tā sistēma gadu desmitiem ir bijusi tāda, kur saku uz sieviešu kauliem un asinīm, bet vai mēs varam tāpēc teikt, ka tāpēc viņa ir slikta un mums, jo pateikt slikts, tur baigi, tad tas rociņas vēl vairāk saraujas, man liekas. Tad lūdzu ej un dari, uzbūvē, ja? Kur tev būs, un kā tu viens, kā tu sevi multiplicēsi, tas viens vai kuri ļoti skaļi saka, ka tā sistēma ir tik nepar. Tāpēc jā, man liekas, ka tas ir daudz kompleksāks jautājums nekā par to, runā antropologs vai psihologs vai psihiatrs vai kāds, labējs vai kreis vai centriski domājošs cilvēks. Ļoti labi. Tagad pārslēgsimies uz līdzdalības procesiem. Mums sabiedrībā arī ir iekodēti dažādi līdzdalības mehānismi un notiek daudz, kas notiek. Ja mēs paskatāmies, teiksim, vidējo NVO vidi, vispār NVO vidi, es domāju, ka kopumā tā aina tīri vizuāli esot dažādos NVO pasākumus diezgan skaudra. Tur par dzimumu līdztiesībai mums tur ir ļoti, ļoti tāls ceļš ejams, kas man, ja godīgi pārsteidz, ka par to ļoti maz runā, jo mēs vairāk runājam par dzimumu līdztiesību tieši tādā kontekstā, ka joprojām tiešām sievietes pēc statistikas pelna mazāk nekā vīrieši, ja? Un ir ļoti daudz dažādi citi tā kā ierobežojumi, kur mums tiešām kā sabiedrībai būtu jāstrādā. Bet tas, ka NVO sektorā principā nav veču, tas ir atkal laikam rokas par īsu, kā tu teici, vai ne, lai varbūt šo problēmu saprast. Un tagad es nonāku ar jautājumu, kā tu to redzi, vai arī šie līdzdalības procesi, kur ir tas sāls, ja? Vai šeit atkal mēs tomēr nevaram runāt par kaut kādu dizainu vai atkal par kauliem un asinīm, ja? Bet es kaut kādā veidā arī izslēdzu, jo tas jautājums ir, kur tā atbildi, kāpēc tie vīrieši nenāk, iespējas visiem vienādas procesi ir. Es uzreiz domāju par to, ka dizainam vai tam uzstādījumam vai tam, kas ir tas apsolījums, noteikti ir kaut kāda liela nozīme. Jo reku mūsu brāļi lietuvieši ar savu tribes angliski vai gentis ir uzrīkojuši milzīgu vīru kopienu. Tas, cik viņa, tur, labi, es esmu redzējis no malas, mēs varam sekot līdz sociālajos tīklos, iekšā neesmu bijis, bet, tas, ka, ja tev ir pa visu Lietuvu vairāk kā, tagad, laikam, pie 2000 vīrieši iesaistīti vīru apļos, kas regulāri nāk kopā, ir dedicated, iesaistīti, grib līdzdarboties, dalās, to var uzdizainēt. Un tas, kā lietuvieši to ir izdarījuši, tas ir tīri dizaina stāsts, dizaina un mārketinga un komunikācijas stāsts, ka ir lietotajā atbilstoši jautājumi vīriešiem svarīgi uzrunāti, iedots ļoti skaidrs formāts un ļoti skaidri instrumenti, kā iesaistīties, līdzdarboties un pavairot to. Tas, protams, rada jautājumu, ar ko mēs esam atšķirīgi. Kāpēc mums ir vīru grupas un viņas lēnām aug un veidojas un tad atkal pārveidojas, bet kāpēc mums tas nav kļuvis par monetizējamu un, kā mūsdienās saka, produktu? Jo tur, kur ir vīrieši, tur ir nauda. Un tā ir viena no tām kopumā atbildēm. Ja? Tur, kur naudas ir maz, tur to vīrieši ir maz. Tur, kur ir naudas vairāk, tur vīrieši ir vairāk, ja? Gan darbos, gan kaut kā tam līdzīgi. Ka nav mums bijusi tā sajūta, vai nav pareizie cilvēki, varbūt īstajā brīdī sanākuši kopā, kur saslēdzas tā dizaina izpratne, vajadzības vai tēmas izpratne ar to izpildījumu. Tā man kaut kā šķiet ir ar vīriešiem un to, vai kāpēc viņu nav, jo viņi kaut kur mēdz būt. Bet vīriešus diezgan labi savēl kopā
tādas tēmas, kuras nevienmēr ir vieglas un ērtas. Vieglāks un ērtāks, kas droši vien ir sports un tam līdzīgi. Tur vienmēr sanāk vairāk. Ja? Rockmūzikas vai metāla festivāli, tur noteikti vairāk ir vīrieši sanāk kopā un darbojas un spaidas un mītas. Tur kaut kādi komandu sporti. Bet tur, kur ir jāsāk runāt par tām tēmām, kur mums ir tik dziļi iestāstīts, ka dienas beigās vecim ar visu ir jātiek galā pašam, tur ir tur ir grūti, tur ir gan ego problēmas, gan visādas barjeras, gan aizsardzības, gan to nēsošo tēvu ļoti bieži paraugs vai parauga trūkums. Tāpēc kopumā mums ir tā kustība tāda lēnāka, ja mēs runājam par vīriešiem. Tāpēc bišķīt kaut kāda labāka kustība ir ar tēviem. Jo tēvs, viņš tajā brīdī, kad kļūst īpaši pirmo reizi par tēvu, viņš ir atvērtāks. Viņam neviens skaļi nav pateicis, bet viņš izjūt, ka kaut ko es tiešām nezinu un man kaut kas ir vajadzīgs. Un tad viņš ir gatavs vairāk iesaistīties, nākt, piedalīties, klausīties, pēc tam kaut ko piedāvāt arī pretī un tam līdzīgi. Tāpēc tas, ko es jau iepriekš teicu, ar tēviem, manuprāt, mēs kaut kā esam iekustinājuši to tēmu ap vīriešiem, bet kopumā pie vīriešu tēmām, kas ir daudz tādas izaicinošākas, kur ir daudz vairāk tādu neskaidrību, kur ir daudz vairāk darba iekšā, kur ir daudz vairāk risku pazaudēt viņus, mums vēl ir ko darīt. Tā nauda jāpumpē ir iekšā aktivitātēs. Tas varētu būt. Vēl varētu hotdogs un aliņu. Narvesinam jau bija, kur tikko kopā ar Ogli kampaņa nokot desiņu par vīriešu mentālo veselību. Jā, viņi savāca pat vairākus tūkstošus eiro vīriešu mentālās veselības stiprināšanai. Bet un tā ir tā lieta, ko tīri praktiski, ar ko mēs saskaramies, kad vīrietis saprot, ka viņam vajag to atbalstu, viņam vajag tagad. Viņam vajag šajā brīdī, un tas ir pilnīgi normāli. Ja? Bet tas, kā mēs esam līdz šim funkcionējuši, mums ir ierobežots iespējas palīdzēt katram un visos iespējamos veidos, kas viņam ir vajadzīgi, atšķirībā no, teiksim, sieviešu krīzes centriem vai ģimenes krīzes centriem. Vīrietis, tad, kad nonāk krīzē, tad stila viņam kopumā saka, vecīt, bet šito būs jāsamaksā. Ja, un tur tas šobrīd, mēs tēvos redzam, ka tas ir tāds akūti risināms jautājums un aizpildāma tukša vieta, jo vīriešiem nonāk krīzēs, viņiem ir vajadzīgs atbalsts, viņi uzdrošinas nākt pēc atbalsta. Un tā jau ir tā lieta, ka nevienmēr viņš ir tik labi nopakots kā ģimenes organizācijām, kas tur, teiksim, jau 20 gadus sniedz krīzes atbalstu bērniem un sievietēm. Bet mēs tad varam runāt arī par šo dizainu, ka principā arī, zināmā mērā, tas, ko tu teici, arī iepakojums, respektīvi dizains, pakalpojumu dizains, aktivitāšu dizains, tomēr arī ļoti daudz ko nosaka, vai vīrieši atnāks, vai viņi neatnāks, vai viņi tā kā redzēs, ka tas ir priekš viņiem, vai tas ir viņu valodā, jā, vai tas ir par, kā tu teici, arī par viņu tēmām. Jā, pilnīgi noteikti. Tur, tas lielais izaicinājums ir saprast to, ka tas, vai atrast to labāko veidu, kā tas dizains ir vīrieti uzrunājošs, bet reizē ievelkošs, lai viņš tomēr, teiksim, kļūtu vairāk līdzdalīgs. Lai, teiksim, ja tā ir tāda laba, liela kopumā sabiedrībai vajadzīga tēma, nevis, ka veči labi pavada laiku kopā, ja? Varbūt pat parunā par jūtām, bet pēc tam aiziet katrs atkal savā tur namiņā dzīvot. Bet, ka, jā, viņiem ir iespēja sanākt kopā, jā, tas produkta, pasākuma, vietas dizains ir tāds, kur
var kaut kādas bruņas nomest nost, ja, kā tādi bruņinieki, ja, smagās, bet reizē tur ir tomēr arī tā satura daļa, kas pasaka, tu vari būt vairāk sev, tu vari vairāk būt ģimenei, tu vari būt vairāk sabiedrībai. Un tas, ka vīrietim pateiktu vairāk vari būt sabiedrībai, to mums ir jādara. Ir vietas, kur tas notiek. Ja? Visi Twitter konvoji ir pilni taču ar vīriešiem. Tur vīrietis saprot ļoti skaidri to dizainu, atkal to uzstādījumu, savu vietu, lomu. Un viņš dara, bet tas ir konvojs. Tas ir konvojs turpat pakaļ. Tas ir ļoti, ļoti konkrēti. Plašāk, ja, atkal jau tur atkal jāsāk runāt, ja, kā mēs viņus uzrunājam, ko mēs viņiem vēl piedāvājam, kādi viņiem varbūt veidojas izaicinājumi vai jautājumi. Vai kāds viņiem pavaicā pēc tam, kad viņš atbrauc, vecīt, kā tu jūties? Bet tu neesi pārguris. Kas ir tas, ko tu redzēji, vai tas, ko tu redzēji, tev nesit ārā smadzenes, un tu negribi par to parunāt? Es godīgi saku, man šis jautājums radās tagad, šajā brīdī. Un es ļoti ceru, ka kāds uzdod šo jautājumu viņiem. Bet es domāju, ka tas ir jautājums, kuram tur būtu vieta būt. Ko, Lauri, liels paldies. Mūsu laiks, diemžēl, ir aiztecējis, aizskrējis vispāriem. Ļoti interesants sarunas, ļoti interesants līdzības. Jā, varbūt, ka tev ir kaut kas nobeigumā, ko tu vēlēsi tev pateikt, vai, ko tu vēlēsi? Tas, ko es varu aicināt, ir, večiem un tiem, kas ir ap viņiem, gan bērniem, gan mamām, gan sievām, gan draudzenēm, pateikt, ka mums nav jābūt vieniem. Jums nav viss jāizvelk ārā vieniem. Tā. Kopā ir spēks. Jā. Kopā ir spēks, jā. Paldies par sarunu novēlējumu. Jā, paldies, Laura. Paldies jums. Paldies, ka uzaicinājāt. Super, ka jūs to darat. Super, ka jūs to darat.